Tas notika pirms 8 gadiem. Toreiz entuziastu hokeja līgā bija 5 divīzijas, tagad ir 10 divīzijas. Toreiz arī vienreiz apskatīju un ierunāju labākos mēneša momentus, un tagad tāda savdabīga atgriešanās. Tagad gribu pieteikt jums novembra visu 10 divīziju labākās epizodes, labākos gūtos vārdus. Entuziasta hokeja līgas 10. divīzijas labākais moments. Komanda Cirks uz ledus. Imants Greiškāns gūst vārtus pēc lieliskas sadarbības ar komandas biedriem Vilnis Veldere un Edgars Kalniņš. Lieliski izspēlē filigrāna piespēle, bet pamēģiniet trāpīt par ripu, kas laikā pa ledu. Devītā divīzija – Ķekava Hop. Ričards Fuks. Vārtsargam nekādu izredzi šajā epizodē. Un vēlreiz klasisks izgājiens viens pret vārtsargu un ripa vārtos. Astotā divīzija – Vikingi 2. Mārcis Māliņš. Arī tāda klasiska izspēle uz vārtu priekšu. Starp diviem pretinieku spēlētājiem atradās partneris. Jāmet pašam. Septītā divīzija komanda Ķekava Elite. Helmuts Īle, lieliska piespēle no Edgara Ķuzes un izcila augstasinība duelī ar vārtsargu. Vēlreiz paskatāmies, kā tas notika. Neviens netraucē, bet tik un tā Helmuts Īle un ripa vārtos. Sestās divīzijas labākā epizode komanda Vairoks. Lieliska Aināra Lindas piespēle. Vladislavs Aleksandrovs izslido viens pret vārtsargu. Trešā epizode pēc kārtas ļoti līdzīga. 1-1 pret vārtsargu un uzbrucējs atkal ir uzvarētājs. Piektās divīzijas labākā epizode – komanda Jūrmala. Vārtus gūst Armāns Bergmanis, bet novērtējiet, kāda sadarbība, kāda izspēle tālos stabiņu uz tukšiem vārtiem, piespēles no Renāra Laugala un Māra Atara. Novērtēsim vēlreiz šo sadarbību 3-3, un tur atliek tikai trāpīt. Ceturtā divīzija komanda Rietumu Banka. Papildlaiks un uzvaras vārti papildlaikā, ko gūst Aleksejs Pankovs. Novērtējiet, kāda izspēle, kāda sadarbība starp viņu un Rolandu Polovņuku un Nikitu Belošicki. To varētu apskaust arī lielie meistari. Uz tukšiem vārtiem. Nākamā epizode – 3. divīzija komanda Tukuma brāļi. Kriša Āla 13. numurs šoreiz bija nelaimīgs nevis viņam, bet viņa komandas pretiniekiem un pretinieku vārtsargam. Solo gājiens pa pretinieka zonu ar neatvairāmu metienu no neērtās puses. Otrās divīzijas labākais moments – Kārlis Lasis veic caurgājienu pa kreiso malu un burtiski kā uz šķīvīšu noliek ripu vārtu priekšā savam partnerim. Ēriks Virvinskis nekļūdās. Ripa atrod ceļu vārtos. Ledus vilki izvirzās vadībā. Elites divīzija nedaudz kurioza epizode, bet nemazāk efektīga, ko ar neatvairām metienu apspēlējot pretiniekus pabeidz Lukas Emīls Jēgers, komanda Vektor Hokejam LV. Skatāmies vēlreiz. Apspēlēti 2 aizsargi un arī vārtsargs. Labi apspēlē! Ir vārti! No mērtās tā pacelt!